Sešu zīmes, ka sieviete tevī ir ieinteresēta, viņa grib būt kaut kas vairāk, nevis vienkārši draugi. Un būsim visam atklāti. Vasaras sezona nāk virsū, weather-apps radīja kaut ko drīzumā būs plus 20 grādi, kas nozīmē, ka sezona ir atsākusies un laiks iziet cauri pamata rādītājiem, lai saprastu, ka tev ir nepieciešams spērt pirmo soli. Tātad, numur 1 pamatlieta - acu kontakts vai atkārtot skatienu. Es runāju par tādiem 3, 4, 5 skatītiem, tādu intensīvi, interesanti, kur tu vari just, ka enerģija ir uz divu virzienu ielas. Labs rādītājs. Lai gan var gadīties, ka viņi ir akls kā kurmis, viņa mājās aizmirsusi ne tikai savus kontaktlētus, bet arī savus brilles. Viņa domā, ka viņa blenž nekurienē, bet izrādās, ka viņa netīšām blenž tev. Tādēļ nevar būt pārāk pārliecināts, esi uzmanīgs. Numur 2 lieta - spēlējas ar saviem matiem. Arī ļoti labs rādītājs, komfortabla ķermeņa valoda sāk lēnām atvērties, varbūt kaut kas vairāk arī būs. Vai arī viņa 4 dienas matus nav mazgājis, aizmirsusi šauso sampūnu mājās, izlaida roku caur matiem, saprot, ka ir pilnīgākie dirsā, tie mati saķepuši kā braunī mīkli vienkārši ir. Tādēļ nevar būt pārāk pārliecināts, esi uzmanīgs arī uz šo faktu. Nākamā lieta - pieskarās tev. Viņa ir tūmā tev, un viņa sāk lēnām tādu tačī mazliet palikt. Arī komfortabla ķermeņa valoda, varbūt tādu, viņa met tādu hintu, ka grib kaut ko vairāk, nevis vienkārši, pa bratski parunāt. Vai arī viņa nespēja nocīt, ka viņa tik dasti ēst čuvaka dzīvē satikusi, kuram roka ķermeņa ir sausāka par granti, ka 3 nedēļas lietas nav līs. Džeki, dieva dēļ saņemamies. Tas, ka tev sejas āda ir grumbuļaināk nekā tev ir pauta, ka tev knapi 30 gadi ir, nav seksīgi. Lūdzu, iemācieties izmantot mitrinošos krēmus. Paldies! Tādēļ vēlreiz atkārtoju, nevar būt pārāk pārliecināts, varbūt tas to nenozīmē. Nākamā lieta - skūpstīšanās. Tas jau first base principā ir laba zīme, turpini, tagad točni mēs varētu maukt kaut ko vairāk. Vai arī viņa drīzumā plāno likt fillerus, un tev ir tieši tāda paša izmēra lopas, kā viņa vēlētos, un viņa grib saprast, vai pēc sevis tas, ko viņa vēlās, vai varbūt grib lielāks vai mazāk. Tad tirgus izpēte principā. Tādēļ nevar būt pārāk pārliecināts, esi uzmanīgs. Turpinot, seks. Te viss tīri skaidrs, kas notiek, man detaļās baigi nevajag teikt, tādēļ tas tāds labs rādītājs, ka viņa visdrīzāk tevi grib. Vai arī viņa tikko ir izšķīrusies no plāksteris, vai viņai vienkārši tajā vakarā nebija ko darīt, un viņa negribēja viena pateikt mājās, jo vienai pašai naktī domas nāk galvā, un tas baigi labs rādītājs nav. Tādēļ nevar būt pārāk pārliecināts, vai tas kaut kas nopietns, esi uzmanīgs. Un pats svarīgākā lieta - laulības precēties. Labs rādītājs, viņas drīzāk grib tev nākotnē būvēt kopā un redz tev kā vērtīgu partneri. Vai arī viņa saprata, ka tuvojas 30 gadi, viņai vienai pašai baigi bail dzīvot, viņa nemāk viena pati to darīt, tādēļ viņa grib komforta veidu, labāk apprecās tev šobrīd, uztais pāris bērns, un pēc kaut kāda laika, tā kā pēc 30 gadiem īsto džeku atradīs, ko viņai patiesībā krašs ir, kurš šobrīd ir aizņemts, izšķirsies ar tevi un pēc tam dzīvos viņa kopā, jo tu esi labāka opcija nekā vienkārši dzīvot vienam pašam. Tādēļ nevar būt pārāk pārliecināts, esi uzmanīgs.